Nav vajag tā pēc par viņu. Jā, mēs visiem šādos. Ja? Čau! Mēs esam tehniski cilvēki, un šogad mēs piedalāmies Saules kausā otro reizi. Šogad mēs izveidojām mašīnu divās kategorijās. Gan tautas klasē, gan nestandarta klasē. Tautas klases mašīnai mums bija divi izaicinājumi – svars un precizitāte. Mēs, protams, vēlamies, lai mūsu mašīna būtu pēc iespējas vieglāka, lai no starta līnijas tā aiziet visātrāk. Bet tas nav svarīgi, ja tā iebrauc sienā uzreiz. Pēc mums arī vajadzēja, lai visi būtu izgatavos ļoti precīzi un taisni. Mēs rāmi balstījām uz centrālās oglekļa šķidras caurules, kas nodrošināja to, ka mūsu rāmis ir gan viegls, gan ļoti stingrs. Mums vajag arī daudz jaudas. Tāpēc mums vajadzēja pārliecināties, ka mēs no saules paneļiem dabūjam visu, ko mēs varam. Tāpēc, pirmkārt, mēs izveidojām stiprinājumu mehānismu tā, lai mēs saules paneļus sacensību dienā varētu pavērst tieši pretī saulei. Lai saules paneļa virsma būtu 90 grādu leņķī pret saules stariem, un mēs varētu iegūt maksimālo starjaudu. Un otrais, mēs no ķīniešiem nopirkām MPPT kontrolieri, kas pārliecināsies par to, ka no saules paneļiem tiek izspiesta visa suluņa, kas tur ir. Ar šiem uzlabojumiem mūsu mašīna būs nereāli ātra. Dizainējot nestandarta klasi, mēs pieturējāmies pie tiem pašiem mērķiem. Tas ir svars un precizitāte. Taču, izmantojot papildus brīvību, mēs padarījām mašīnu vēl krutāku. Mums ir pēc iespējas platāks rāmis, lai maksimizētu stabilitāti, un tas sastāv no 6 mm karbona caurulēm. Papildus tam mēs izmantojām augstas kvalitātes saules paneļu šūnas, kuras mēs paši laminējam. Paldies jums par uzmanību! Ja jūs vēlaties detalizētāk iepazīties ar dizaina failiem, droši ejiet uz e.uz/tehniski cilvēki. Tiekamies sestdien!